Nu, čau! Otrdiena, 12. novembris. Esmu Gandāl. Tā, kas man tur spilveni. Brauksim pakaļ savam trailerim. Tas mums ir termocentrālenē. Centerita traileritis. Āķetu vienu ķēmu. Cita mums ir 6 grāši. Te mums tas office. Te dzelzceļš labā pusē, dzelzceļkram piekadīts. Otrā stāvā. 3 rampas tās mūsu. Lūk, kur ir Skānija. 660. Te kaut kāds guļ. Alumins. Cito te piekabīti nometu te ar liftu. Cilā liftu uz augšu uz leju. Nu, nafik. Te vēl no tāda traileri. Negribās man tāds, man nepatīk. Oi. Kreisā pusē dzelzceļš, trains, šenkerīts labā pusē. Tas man 3 vietās jāsakrauj. Tas Tolte Hāne, Primo Jārens, tas jau blin ap 3 tik būs, uz 4. Tas var jau pātru sākt, nevajadzams tik agri sākt. Pēc tam vēl Fjordšokens un Kristiansanda jāizkrau, rītā Fredrikstante, Sārsborga, Rakeštāte. Gaļas, viss uz gaļām, iet uz gaļām, tik uz gaļām. Baigā kontrolplats Šance, Šance arī. Šodien ņem priekšā visas busiņas. Visas busiņas, ņem riepiņas, gaismiņas. Uz aplitra stāvēja. Pazinuši laikam jau savu kafiju pauzi. Tas mums griežās te, mēs varam griezties ārā fiks. Rēma Tūzens. Pat netāli var atnākt iepirkties. Šiem jau savu kafiju pauzi, kas brauc uz garā uz to ofisu, tad tur bija pilns ar tiem busiņiem. Ko mums vācieši labi stāsta? Nestāsta neko. Jā, tas, kur brauks. Cits jau pagrādi kaut labo pagriezim, bet pats pēc tam brauc pa kreisi. Visādi ampelmaņi ir uz ceļa. Degvielu, kur mēs liesim? Te liet? Nē, cik man kilometriem pietiek? Vai, ieliešu Lingdālē pusceļā, tad man nevajadzēs rītā tajā galā kaut kur laistīties. Šis man tur pa kaut ko traileri, viņš man pats saka, traileri tu paņem piekdien tur, uzkrau un aizbrauc uz Lillesandā, izkraunu Lillesandā nometu. Paņem citu, es tā kā paņēmu un nometu. Tagad viņš kaut kādu citu man tur pekstiņu sastāsta, ka viņu vajadzētu te nolikt. Un tā ir, kad aiziet klausīties Bībera koncerta, tad laikam kaut kas galvā sagriezās viņam. Te ir Rēmas Tūzena noliktavas. Tās, var teikt, normālas noliktavas Stavangerā 100 reiz labāks nekā Iesheimas kūps. Tur man vienkārši nepatīk. Jā, viņš man te pārgrab toči izkustināja šodien. Reāli pārgrab. Varētu 12. sākt, ne ātrāk. Nu kā, dieniņa, pasmuko?
vakar Firas dālā sakrauja ūdeņus, nu tos dzeramos 5 litrīgi un 1,7 un pilns 54 palets. Kopējais svars bija kaut 47 kapēkām. Uzdzinu normumu pa tiem visiem kalniņiem 42. Tad es vienreiz tur pa taisno vilkos, tur bija nometi pa nulle, tur nometās pa nullēm degvielas patēriņš un atbrauc līdz Stavangar bija pa tiem kalniem 57 uz 100. Tā normāli mopēds aprija. Kā aizbrauc pretī. Gan jau lēša numuri. Poļu brīnums. Tām, kur būs manu traileri nometuši. Kas viņu uz ielas nometu. Varbūt centrālenē. Bumbieris izkustēties nevar, laikam. Tukšā jau viņam, man liekas, jābūt viņiem kā te. Kas te? Moskva-Vasyuki trasa. Mašīnas bez mašīnām. Nesajās. Tur es neredzu savējo traileri. Nebūsim tur aizvilkuši labā pusē. Kā nav neviens uzraksts uz piekabas. Neredz. Ja tur patās uz ielas, man teikt, mētāsies, kur es esmu nometis. Tur tie jaunie. Tiešām laikam, kā es nometu uz ielas. Viņi tur vispār nekā nebūs viņam darījuši. Klauni. Skaties, tas kānies servis. Smalkais, kur ir mans trailers. Jā, kā nomet, tā viņš tur arī stāv. Tātad viņiem tur kā lampačkas. Viss pie vienas vietas, kas tā teica, ka viņi kaut kādu apkūpu taisīs. Neko viņi tur netaisa. Mans 55. Laikam bija 55 numurs, 49, 55. Aizmirsies. Tā trailerīti pieāķējām. Mēģinām apgriezties. Ka riņķi nebrauksim tos par grūvu. Iestamies tur svešā pagalmā. Iestamies svešā pagalmā. Tas arī te sūdīgi būs apgriezties. Pārāk daudz visādi bīļu stāv. Ko te neaizķer kādu modeli. Tad būs. Vaļaļā, tur ir jā. Brauksim uz Kvielmarku. Stoltihānu paķeksēsim. Kā var izsaka, paķeksēt vajag. Te labā pusē Volvo, Vastibila servisi.
Kaliniekiem. Volvo truks un buss. Mēs caur klepu brauksim. Desmit sāk no rīta. Šodien 15 stundas un 50 minūtes man pauzīt sanāca. Normāli es vakar. Man bija viena no skraušanās, bet es sakrauvos. Es iebraucu skrauties iekšā 9:40. Es aizgāju uz tur, kur jāiet ir no rīta. Un lādu un meistars saka, vai negribot jau krauties. Es teicu, nu pēc 20:10 varu ātrāk nebraukšu, jo man 11 stundas pauzi uztaisīt. Viņš saka, labi, es tev salikšu jau. Es vēl nebiju iebrauc iekšā, viņš kariņa atmezās, jau iedeva man papīrus, jau bija salicis man tur nolikt, jau es piebraucu pie rampas 45 minūtēs salādēju, kā 2 stāvos, tad tai piekabē tā šķērsiena. Nu, tur iet ilgāk maķenīt nekā es savā trailerī var sasiest. Bet nebija tik traki. Vienīgi tas lifts ir jācielā, jālec ārā. Nu, laid liftu, atver vārtus, sakraujas, atkal aizver vārtus, uzcel liftu, nu, kaut kāds sviests. Man tāds darbs nepatīk, ka lifts jācielā. Kernelanda, reku kreisā pusē, Arkla rūpnīca. Es te, man liekas, pirmais no Prizmas. Man liekas, ka es te pirmais arī bija no Prizmas, kas... Cik tie gadi, cik Prizmai gada? Tik gada atpakaļ apmēram. Te es Arklas krāvu. Tas man bija tāds pastāvīgais reiss uz Latviju, Igauniju, Latviju, Lietuvu. No šeit es liek krāvu, un tad man arī Volvo, pirmā kaška, kas atnāca uz Prizmu. Vēl sarkanā krona, tens bija. Tad viņi man te reklāmu taisīja manā mašīnā. Kad 5 taču fotogrāfi bija un filmēja tur, nezinu, un par to man uzdāva viena īstu ādas siksnu ar Kvernelandes emblēmu. Un tad es biju jauns. To siksnu varēja 3 reizes aptīt sev riņķī. Pagaidīs tu šauro tiltu man jābrauc. Un es viņu tā kā apgriezu. Tagad var teikt, drīz jau viņu ciet. Nē, nu ciet var dabūt, nu apdaram tā. Tad es te braukāju tos Arkliņas vadāju, atceros. Tas cik gadi, ārprāts, tu nezinu. Cik gadi enti atpakaļ. Nu, ja tad mēs bijām 4 šoferi. Nē, tā kā kaškas atnāca, tie mēs laikam bija vairāk. Tā mēs ar Prizmā vispār bijām 4. 2 Volvo, Globetrotter, F12 un 2 mazi. Es sāku ar mazu, kā 4. šofers Prizmā. Un 2 stūris uztaisīja, laikam, Zviedri, otrā man bija kāds 11 uzkraušanās. Uzkraušanās 11 Zviedrijā. Es atbraucu atpakaļ, man iedēja FH12. Es biju tik laimīgs, un es atceros sevi ar muteri. Mēs vienreiz braucam, jau gājām pa, kā viņa bija tagad tā, kas tā pa ielu ir? Čaka iela, laikam, ja tad viņa kaut kas Voro saucās. Mēs gājām, tad tur brauca Volvo, Sautrons auto, Ļeņingradas, laikam, tie vēl bija. Es vēl tāds maziņš bija tāds pie sevis padomu, izaugšu liels, es ar Volvo arī braukšu. Tāds man sapnis piepildies, pat labāks nekā tam Pēterburgas zemokā bija, man tā Globetrotters bija. Ārprāts, cik es biju laimīgs tādu mašīnu dabūt. Vienkārši super jutos. Un tad mēs pa maziem celiņiem pabraukāsim. Tā apmēram Klepsta šūna. Nu, mēs te Klepsta šūnā. Brauksim te taisnāk. Mazāņiem celiņiem. Mazāks trafiks. Nu, Ikarus
gaisa, dārgie, blin, spoguls pielocies, ak, tu neraža, šaize. Tad būs jākāp ārā locīt viņu atpakaļ. Ah, tu bullshits. Labi jāapstājas tāpat malā. Savā tačkas tā kādu nenonesu zariem. Brauc garām. Tā. Visi tādā nesaprašanā, ko tad tu klauns apstājies. Braucam tālāk. Rīne, 5 kilometri. Kreisā pusē piena kombināts, sieru, sviestu. Tur regulāri kraujamies. Te labā pusē mēs braucam uz... Te ir salāts kartupeļu krauju. Tad iebrauc te pa kreisi, pa labi aiztamies pie rampām un te tieši pa vidu paliek mašīna, tad tie viegliem brauk kā riņķī. Šovasar uztaisīja paplašinājumu tur uz priekšu, tad bija tāds šaurs, tad vienu bērnu nobrauca, nezinu cik tos gadus atpakaļ no skolas māca baļāviens. Tagad uztaisīja vismaz gājēju ceļu, lai viņiem ir tur iet. Tad te nebija, viņš bija šaurs, tur aiz līkuma kaut kur tā nelaime. Noteikti kāds varbūt nesās ātri. Jo nobraukt, varbūt tik ātri, viņš nāca no skolas nabadzīgs. Te kaut kur bija, tagad uztaisīšu plato. Un tāda mums te tas novembers. Snorge ir. Foršs, normāls laiks. 6 grādi plusiņā. Traktori stāv. Tā te zemnieki viņi cīnās. Graudus atraduši kombikormu. Un tur ārā kaut kam. Ceļ džekiņš. Un līdz tā kā man smūgs patīk. Esmu apvierinās savu XC90 XC90. Akmeņu kaudzes sarakuši dārzi būs stādījis kaut ko audzēs. Burkānus, nē, burkānus te neaudzē, tur pārāk kalna zeme. Burkānus citur. Postvēgen. Auto lastebils tik šausmīgi netīrs. Negribos te braukt un brīnē mazgāt, man nepatīk tā Vaske halle te. Aizbraukšu varbūt Līlesandā, tur tā profeināk. Sporta halles, kur bērniem, skolniekiem bērni. Tā, brauksim uz Egersunu. Man jāgaida no Egersunas, kamēr atvedīs man gaļu uz Primo Jārenu, un tas jau būs pustrīvas. Un kamēr viņi vēl izkraus, tu velns parādis. Nu brauc savu Teslu. Man tā kā laiks ir. Brauc to ar savu Volvo, tur tā kā aizmiguši, tad daži labi pabraukt nevar.
iespējas. Mums tur arī ir mūsu vaskehāle, noliktavas tur otrā stāvā. Tur var iet virtuvīte, televizors, dušas, divas, tā veļmašīna ar visu žāvētāju. Nu, tad citi iet to visu mazgā, darās. Tā kā man, varēja jau palaist. Kas izskolnieki, ampelmaņi, kur te nesājieties? Labi. Čau visiem pagaidām.